atpakaļ ceļš uz mājām man bija caur Ķīnu, jā, respektīvi bija Melburna, Guangzhou, Londona. Lūk, un es atbraucu uz to viesnīcu agri no rīta, izlidošana man bija kaut kādā vēlā pēcpusdienā, un es visu to dienu tur mētājos apkārt par to lidostu, kas tur bija, kas tur nē, jā, un te pēkšņi pienāk klāt mana rinda, un tad, kad es šito te taisīju visu to biļeti tur, vai ne, viņi prasīja, ka tipa tur pārsēšanās tajā Guangzhouā būs kāds 10 stundas, jā, starp lidmašīnām. Un vai es gribu iziet ārā, tipa uz pašu pilsētu? Es teicu, jā, un tad viņi uzraksta tādu lapiņu, jā, kas tev atļauj iziet ārā uz tām 10 stundām Ķīnā. Lūk. Un es tagad stāvu rindā uz pasas kontroli, un pasas kontrolē man pasaka, opā, nekā nebija, neiesi tu. Es tāds, kāpēc? Viņi saka, tur atsevišķā istabiņā, tulītās tev atnāks pakaļ. Vienmēr sakot, atnāk man pakaļ kaut kādi 2 čaļi, visi lūdzu aiz mums, es domāju, Jēzus, ko es atkal esmu izdarījis? Atbrauc ķengurs paskatīties. Ievad man iekšā tagad tajā istabiņā, un ienāk iekšā tur tā pati tā polieta, rumānieta, kas viņi tur arī, lai nebūtu, jā, kura mani tur pratināja pirms tam. Un viņa tāda, es tev uzticējos, es tipa tur savu goda vārdu tur devu, man te gan izvai no darba izmet ārā dēļ tevīm, es vispār nesaprašanā, kas ir noticies. Izrādās, kad viņi bija sazvanījušies ar viesnīcu, kurā man vajadzēja būt, jā, un viņi bija palūguši tai viesnīcai, lai viņi atzvana tanī mirklī, tad, kad es tajā viesnīcā iebukošos. Manis tajā viesnīcā nebija. Man tak piedāvāja lētāku variantu, un es aizbraucu uz to lētāko variantu. Un vienmēr sakot, sākās visas pratināšanas, kur es biju, kad es biju, tur 5., 10. Es domāju, viss, viss, es visu izstāstu, kur es biju. Tur. Viņš man saka, kāda adrese tam dzīvoklim, kurā tu dzīvoji? Kā es varu zināt adresi? Tā ir Kājamā iela. Vienkārši tu ej, reku man parādīja māja, reku šitanīte mājā, reku 2. stāvā. Viss, vairāk es neko nezinu. Gribat, braucam uz pilsētu, es jums parādīšu to māju. Un tur, vienot sakot, tā pratināšana gāja uz ritīgu vaļā, un pēc tam, un es, kad braucot projām, skatījos, ka tur bez maksas varēja ietīt iekšā čemodānu tādā tā kā pārtiks plēvē, lai viņu šitais te nesabojātu, jā. Un man viņš bija satīts un nodots. Un es skatos, viņi no tā čemodāna man tagad izvilkuši ārā ir manas personīgās lietas, kas tur ir un nesu. Vispārēj visu izstāstīju, visu tā kā ir. Man nav ko slēpt, tu saproti. Strādājis oficiālā darbā, rekur dzīvojis oficiālā adresē. Atbraucis es esmu pa biļeti, braucu projām pa biļeti. Ko jūs no manīm vēl gribat? Jūs man esat izpratinājuši, nopratinājuši jau, vienkārši viss mans telefons, kompjuters, viss pārējais, viss ir nokopēts, visi mani kontakti ir tur apzvanīti, saprotiet? Un es tā kaut kā tā padevos jau tai straumei, un es viņiem saku, ziniet, dariet ar manīm jau jūs ko gribat. Godot, man vairs nav spēka. Es vairs negribu neko. Man nav spēka. Un vienmēr sakot, viņi vēl kaut kādus tur jautājumus tur uzdeva, es jau atbildēju vienkārši vienkārši atbildēju un visu, tu saproti, dariet, ko jūs gribat. Kāds tolks man tagad ir, 10 reizes vienu un to pašu stāstīt. Ja jūs man ticiet, tad jūs man ticiet, ja jūs man neticiet, tad jūs man neticiet un neticēsiet arī tālāk. Vienmēr sakot, nopratināja viņi man tik ilgi, kad man palaida mani vaļā 10 minūtes pirms lidmašīnas attiešanas. Lūk, un atveda man līdz tai lidmašīnai, iesēdos es iekšā, un viss, un mēs ar tām Ķīnijas aviolīnijām aizlaidām uz Guangzhou. Guangzhouā mēs nosēdāmies, un ārā mani neizlaida pat pašā Guangzhouā. Pateica, ka nekādas papīras mēs tur tos, ko man tur izrakstīja, mēs neko to nepieņemam, neko, viss jau sēdi te. Nosēdējies tur diezgan ilgi, tās 10 stundas, kas tur bija, un man atņēma dokumentus,
Un vienmēr sakot, viss jau, kur jau mūsu bords ir, uz kuru mums ir jāiet šitais te virsū, lai lidotu tālāk uz Londonu. Un man nav dokumentu, man nav ne biļetes, ne pasas, nekas, un es eju, man pateica, ka mani atnesīs pie geita. Un es tagad eju pie viena cilvēka prasīt, pie otra cilvēka prasīt, tur kāds mani nesaprot, kāds nezina, kam zvanīt, kāds vispār pasaka, ne pa kādiem dokumentiem nav. Un es domāju, tagad es palikšu dzīvot Ķīnā. Un vienmēr sakot, atnesa man tos papīrus jau tad, kad iesēšanās bija beigusies. Problēma ar Ķīnas lidostu ir sekojoša, kad viņi no Ķīnas tu ārā vari vest rokas bagāžā praktiski nelimitētu daudzumu, ja tu viņu esi nopircis duty free veikalā. Un cilvēki, kas tajā duty free veikalā bija sapirkušies, viņi nāca ārā vienkārši ar lielajām, bez mazliet tā kā leišu rūtainās somas, Un sakarā ar to, ka es pats pēdējais biju, augšā tur, kur ir rokas bagāžas vieta. Vietas, protams, man vairs nebija. Un lidojums ilgā arī kaut kur ap 10 stundām, un visu to laiku man vajadzēja nolikt manu šito te rokas bagāžu, kas man bija šitais te, tas man rokas, mugursomi, Man viņu vajadzēja nolikt sev priekšā un ar kājām augšā šitais te uzlikties un lidot tā. Lielā bagāža, protams, atlidoja laikam pēc dienām 2, un man bija jābrauc šitais te atkal pakaļ uz Heathrow. Tā kā ar Austrāliju, ir šitādi te stāsti. Un es nezinu, vai es otrais tur vairs gribētu lidot, jo iespēja netikt viņā iekšā, pēc manas pieredzes, ir 50/50, neskatoties uz to, ka tev ir visas vīzas un vispārējais. Risks un pavadītājais laiks ceļā un tā tālāk, viņš ir pārāk liels, lai ietu šitā te čakarēties.